Sveicināti! Kā redzams, mana aptieka farmaceita sniedz padomus katram un jebkurā situācijā. Šodien mēs turpinām diskusiju ciklu ar aptieku apvienības Mana aptieka farmaceitiem. Gribam parunāt par to, kāda situācija Latvijā ir ar zāļu lietošanu, ar pareizu zāļu lietošanu, ar devām un pats galvenais ar medikamentu blaknēm. Man studijā šodien ir ciemiņš, un tā ir farmaceite Lolita Dansone. Labdien! Labdien! Es vispirms gribu pastāstīt savu pieredzi. Man reiz tika izrakstīts medikaments, kuru sākot lietot, es, protams, rūpīgi izlasīju instrukciju, kā tas būtu jādara. Un tad, kad es izlasīju, kādas ir iespējamās blaknes, man tiešām sametās bail šo medikamentu lietot. Ko jūs teiktu no savas prakses viedokļa? Jebkura medikamenta anotācijā jūs izlasīsiet garu sarakstu ar iespējamām blaknēm. Blakņu risks, protams, pastāv, bet vairums gadījumā tās neiestājās. Katrā anotācijā ir skaidrojums, cik bieži konkrētā blakne var iestāties. Piemēram, ja ir teikts ļoti reti, tas ir vienam pacientam no 10 000. Un cilvēkam ir jāsaprot, ka viņš griežās pie ārsta ar konkrētu sūdzību. Ārsts pārzina viņa veselības stāvokli un nekad neieteiks medikamentu, kas jums varētu kaitēt. Jo ārsti pārzina arī medikamentus un to radītās blaknes. Medikamenta terapeitiskais efekts ir daudz lielāks nekā blakņu risks. Tāpēc pacientiem būtu jāseko ārsta, farmaceita norādījumiem un zāles jārieto regulāri un pareizi. Bet sakiet, vai nav jūsu praksē bijis kāds tāds gadījums, kad kādu konkrētu zāļu lietošanu pacientam būtu izraisījusi vēl kādu citu slimību, bez tās, kuras dēļ viņam šis medikaments ir izrakstīts? Pacienti nelabprāt stāsta savas problēmas, kas saistītas ar veselību. Līdz ar to mans uzdevums ir pēc iespējas vairāk uzdot viņiem jautājumus, iedrošināt un lai viņš pastāst, kā viņš jūtās. Piemēram, ja pacients ilgstoši lieto pretsāpju medikamentus, viņam ar laiku var parādīties kuņģa sāpes, un viņš nepievērš tam nekādu uzmanību, bet pārdodot pretsāpju preparātus ir jāpajautā, vai viņam nav sūdzības no kuņģa puses, un, ja vajadzība, tad var ieteikt bezrecepšu medikamentus. Un izsniedzot vai pārdodot jebkuru medikamentu, ir jāpārliecinās, vai pacients pareizi ir sapratis, kā lietot, cik bieži un kādā devā. Bet tātad, joprojām kaut kāds riska procents pastāv arī tad, ja pacients pēc instrukcijas lieto zāles pareizi? Noteikti. Ja pacients sajūt kādu iespējamo blakus parādību, viņam, protams, ir jākonsultējās ar ārstu vai farmaceitu, bet nekādā gadījumā nevajadzētu pārtraukt lietot šo medikamentu. Tas ir mans uzskats. Jo ir arī blakus parādības, kas ir pārējošas. Piemēram, lietojot augstu asinsspiediena zāles, dažreiz parādās sauss klepus, kas ar laiku pāriet un nomierinās, bet, ja pārtrauc lietot medikamentu, tad iestājās hipertoniskā krīze. Lūk, sarunas gaitā nonācām pie ārsta tēmas, un man šobrīd tiešām interesē ārsta viedoklis šajā sakarā. Lielākoties tomēr ir tā, ka tas pacients aiziet mājās, iegādājies šīs zāles un izlasa šo anotāciju, un tad ir ārprāts, ko tas doktors ir uzrakstījis. Tā ir inde. Jāsaka tā, ka nav neviena medikamenta, kuram nebūtu nevienas blaknes. Tas ir visiem medikamentiem, un šīs blaknes ir aprakstītas tādā dilstošā secībā. Parastais anotācijās pirmais, kas ir minēts, tur parasti sliktāka dūša, tur ādas alerģiskās izpausmes, tas ir tas, kas ir visbiežāk. Tās pārējās blaknes, tas ir ļoti, ļoti reti. Cilvēki paši grēko. Tie ir pretsāpju medikamenti, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, ko pie kura tipa galvas sāpēm, pie kādām locīto sāpēm, un kas ir daļa arī nopērkam bez receptēm. Bet šeit ir tā problēma. Ja lieto īslaicīgi kursu veidā šos medikamentus, šīs blaknes, var arī nebūt. Ja? Bet, ja šos medikamentus, diemžēl, daudz lieto nekontrolēti, tur, bez tabletes neiziet no mājas ārā, tad šīs problēmas ir, un tad pēc gadiem secina faktu, ka nieres vairs nestrādā. Un tad iztaujājot šos pacientus, es tur gāju aptiekā un pirku šīs zāles, un tas man tā tabletīšu paciņa vienmēr bija somā līdzi. Tās ir sekas. Tad, kad mēs sākam lietot jebkuru preparātu, jāatcerās, ka ne tikai vajag uzmanīgi izlasīt preparāta anotāciju un pajautāt ārstam par iespējamām blaknēm, bet arī jāņem vērā,
Ko mēs vēl papildināti varam lietot? Proti, iet runa par bezrecepšu preparātiem un iet runa arī par kaut kādām vielām, kuru mēs varam saņemt ar pārtiku. Piemēram, lielāka cilvēka daļa nav informēta par to, ka kategoriski aizliegts lietot nekādu medicīnisku preparātu vai sārdzīves ķīmiju vai kaut kādas indīgas vielas. Tad, kad mēs lietojam uzturā greifrukta sulu vai nu preparāts no greifrukta. Pretējā gadījumā sakarā ar to, ka aknās lielākā ķīmisko daļa viela noardas, iznīcinās caur konkrētam fermentu sistēmām. Tāpat kā greifruktu sula, caur konkrētam cipu sistēmam, fermentu sistēmam, noārdās arī lielāku medikamentu daļu un daļu no sārdzīves ķīmijas preparātiem. Mēs varam noblokēt tos fermentus un cilvēkam var attīstīties pat arī aknu koma, par ko ir ziņojumi starptautiskā presē. Un jāpievērš uzmanību, ka arī ir ļoti populāra tautas medicīnas preparāta asinszāle. Tas ir gan dabiski antibiotikas, gan mēs izmantojam to kā nomierinošu līdzekli. Bet runājot par asinszāli, tur vēl nopietnāk. Ne tikai iet runa par cipu sistēmas blokādi, iet arī runa par to, ka asinszāli cilvēkiem, kam ir slīmā sirds un asinsvadu sistēma, var izsaukt gan asins spiediena pacelšanos, gan arī nopietnus ritma traucējumus. Un tātad kategoriski cilvēkiem, kam jau ir kādas sirds saslimšanas, asinszāli lietot nebūtu vēlams. Vēl ir viens tāds ļoti svarīgs jautājums. Bieži vien zāļu instrukcijā ir rakstīts, ka nedrīkst tās lietot kopā ar alkoholu. Bet ir cilvēki, kuriem zāles jālieto gadiem un regulāri. Un ja nu kādreiz tā kāja paslīd, ja roka paslīd un gadās pārkāpt šo aizliegumu, nu ko tad darīt? Nu tad ir liels grēks, vai to nekad nedrīkst darīt, jeb drusciņi tomēr drīkst? Lietot alkoholu lielos daudzumos, protams, nevajadzētu. Bet, ja kāda glāze pie vakariņām, tad tas, manuprāt, lielu ļaunumu nenodarīs. Bet, teiksim, hipertenzijas pacientiem zāles jālieto regulāri un īpaši aizrauties ar alkoholu tomēr nevajadzētu. Bet ir medikamenti, kuru lietošana kopā ar alkoholu ir stingri aizliegta, un tas būtu, piemēram, antibiotiku lietošana. Tās ir kursu laikā, un tad gan nevar lietot. Tad pilnīgi izslēgt tādu lietu. Nu, runājot par veciem cilvēkiem, bieži vien tās nav tikai vienas zālītes, kas viņiem jālieto. Viņiem ir vesela rinda zāļu, kas vienlaicīgi tomēr jālieto. Nu, kā šajā gadījumā viņiem vajadzētu reaģēt? Kā viņiem vajadzētu izturēties, ja kādas zāles tomēr īsti labi neiedarbojas, ja viņi jūtas slikti? Par cik es strādāju poliklīnikas aptiekā, tad ar šādiem pacientiem saskaros ikdienu. Piemēram, pacientam ir cukura diabēts, hipertenzija, varbūt vēl kādas acu vainas vai ādas problēmas, un līdz ar to medikamentu daudzums, kas viņam ir jālieto, ir ļoti liels. Ja mēs pamanām kādu nesakritību, tad zvanam daktariem, konsultējamies, bet pacientam cenšamies izstāstīt katru zāļu lietošanu, lai viņš neapjūg, un izstāstam, cik svarīgi ir lietot visas zāles kopā, pareizi un regulāri. Dažreiz gadās arī situācija, kad pacients ar vienu sūdzību griežās gan pie ģimenes ārsta, gan pie speciālista, un līdz ar to aptiekā nonāk ar divām dažādām receptēm, bet medikaments ir viens un tas pats. Un te mēs nonākam pie secinājuma, cik svarīgi ir komunikācija starp ārstu pacientu un pacientu farmaceitu. Dažreiz arī pacienti nesaprot, kāpēc vienai vainai ir izrakstīts vairākas zāles. Teiksim, hipertenzijai viņam ir viena hipertenzija, bet zāles ir 2 vai pat 3. Un tad mums nākās izskaidrot, ka tās ir zāļu kombinācijas un svarīgi ir lietot visus zāļus pareizās devās un pareizos laikos. Tātad tomēr jāklausa ārstam un arī farmaceitu padomu. Nu, lūk, mīļie skatītāji, mēs noskaidrojām, ka lietojot zāles vienmēr ir jājautā padoms, kā tās pareizi lietot, cik daudz, cik bieži, cik ilgi, un nedrīkst kautrēties uzdot šos jautājumus, lai rezultāts būtu pozitīvs. Tātad ar to arī mēs savu sarunu šodien beidzam. Zigim pēdējā laikā nav skaidrs, kāpēc viss tik neskaidrs. Sveiks, Zigi! Interesējies par sieviešu lietām? Vai, baibiņa, es meklēju kaut ko pret plankumiem. Redzi, es visu laiku rakstu par sikspārņiem, un man visu laiku jāpāraksta. Kaut kāda netīruma rādās. Mana aptieka vienmēr saprot un palīdz.